Man sāp galva, un es varos nedaudz dīvaini, un es zinu, kas man notiek. Es pirmā reizi veiklā nopirku kaut ko tādu tieši, bet nu jā, skatīsimies, kas man sanāks. Labrīt! Ir otrdiena, 29. janvāris, un es tikko pamodos, es domāju, šī būs laba diena. Man tā kā nav nekas plānots. Šodien vienīgās lietas, kas man jāizdara, ir jāiet pie manikīra vakarā. Šis nāks ir nolūs un jau atauguši. Un tas arī viss, un pārējā visu dienu man ir brīva. Jo šodien man nav lekcijas vēl šonadēļ, tikai nākamnedēļ sākas man šonadēļ ir RTU lekcijas, un nākamnedēļ man sākas arī akadēmijas lekcijas. Tā kā šodien otrdiena man ir pilnībā brīva. Es vakar nevarēju aizmigt līdz 4 naktī. Man citreiz ir tā, ka es nevaru aizmigt vakarā, ja es tajā dienā esmu ļoti vēl cēlusies, bet es cēlos tajā dienā 7 ar kaut ko, un es nevarēju līdz 4 aizmigt. Man sāp galva, un es varos nedaudz dīvaini, un es zinu, kas man notiek. Bet jā, šodien es domāju, ka šodien es domāju, es šo dienu veltīšu sev, man ir vairāk plāni, ko es varētu darīt. Es būs esīt savu brokastis, man loģiski, es gribēju ēst, pārsteigums. Es gribu gleznot šodien kaut ko, bet man slinki mums braukt uz veikalu pēc kanvas. Tāpēc domāju, es varētu uz kaut lapām kaut ko gleznot, jo man mājās ir kaut kādas zīmēšanas, gleznošanas lapas. Es ceru, es īsti nezinu. Vai nu es gribu taisīt jogu, nezinu, ko darīt. Vai arī varētu uzliekt YouTube video, kur ir aerobika, dejošanas workouts, un dažādi savu workoutu uztaisīt. Jo es gribētu iet skriet, bet ārā ļoti putīgi, un es negribu skriet pa sniegu. Es pirmā reizi veiklā nopirku kaut ko tādu, tieši važenini. Cik es saprotu, kaut kas līdzīgs kartupeļiem, viņš ir kaut kas līdzīgs pelmeņiem, viņi arī jāvāra. Tāpēc, domāju, brokastīs izvārīšu dažus šos, jo es neesmu pelmeņus ēdusi, vārītus pelmeņus ļoti ilgi, kopš es kļuvu veģetārietis pirms kādiem 2 gadiem. Tāpēc, jā, pastīsimies, kā tas sanāks. Šīs ir mans brokastis, tās pelmeņiem līdzīgās lietas. Tad man ir kafija un sirmaizīte. Tās pelmeņiem līdzīgās lietas bija tīri normāls, tā kā es nesacos. Man negaršoja gluži pēc pelmeņiem, bet domu varēja saprast. Un tagad es atrodos savā istabā uz grīdas, es atvedu kaut random lapu, es paņēmu šķīvis, kur jau krāsas. Un, jāgāds, ka tās nav gošas, bet tās ir akrila krāsas, tāpēc es zinu kādas, es neesmu ar akrila krāsām krāsojusi uz parasta papīra, uz zīmēšanas papīra. Bet, nu jā, skatīsimies, kas man sanāks. Šis ir tas, ko es uzgleznoju. Šis ir tā kā saulriets, bet tā saule ir kaķis, kurš skarās uz to laivu un grib viņu apēst. Es nezinu, kāpēc. Un šis ir vienkārši, es nezinu, kaut kas random. Es nezinu, kas tas ir. Es domāju, ka tie būs koki, bet pēc tam es domāju, ka tie varētu būt cilvēki, varētu būt ārā vēkši, un es nezinu, kas tas ir. Bet man vērtīgi parīgi šitas, viņš liekas smieklīgs. Labvakar, ir nākamās dienas vakars. Es šodien neko nefilmēju, kā jau var redzēt. Bet es gribēju pateikt tikai to, ka rīt būs normāla paša diena, jo rīt es pirmkārt braukšu uz lekcijām, pēc tam man būs filmēšana RTU, kas man būs interesanti, un pēc tam man ir... Jā. Apkalpošana istabā. Cik lieliski. Tas viss man? Jā. Oh my god. Paldies, mammu. Super. Jā, un pēc tam man ir meetups. Nu, gluži man ir meetups, bet būs tikšanās ar mani, Lauru Lāci, Katrīnu Kareli un Doroteju, jeb Amandu. Ka būs tāds meet and greet, man grūti izskaidrot. Elpo, Letīcija. Kur mēs atrodamies? Es tev nepazinu. Sarbai krītī. Es tieši mēs braucam pārts. Tā būtu, ja saplīt. Un pēkšņi viņš apstājās. Es aizmirsu kameru mājās. Tad mēs tikko randam kādu laiciņu vienkārši stāvējām uz Rīgas tilta. Uz kādu dzelzceļa tiltu, un Letīcija gan izpriekšrēbīgs. Bet tik rīpi plusot, un vēl kavēt 10 minūtes, un pirms 10 minūtēm būt stacijā. Tā kā tā. Labprājām atvainojos, ka man nav kamera, bet mēs esam pie ēdiena, protams. Vienīgās. Un, skumīgi. Jā.
Bet, jā, jo mums ir meitu kafijas pauzē, kamēr visu vēl tur sēž un nekas vēl nav sācies, mēs jau varam ēst, laikam. Tur jau viss sākās. Es tikai gribētu... Iesakojiet man. Apaka, kas notiek. Jūs gribat sadarēt, cik daudz apkainojušas lietas pateikšu skatus. Es pasaku par visu laiku pateikšu kādas 4. Es skaitīšu, pēc tam jums došu update. Mēs izvirzījām Amandu kā galveno runātāju. Mēs balsošanā, kurā viņa pat nepiedalījās, izdomājam, ka viņa vislabāk mums balsojās. Jā. Kad cik gribētu nokus? Es saku, ka Laura apkaunās savu kāds 6 streitas. Viņa teica 2, 6, 4, 6, 8. Aritmētiskā progresija nejauc vērā. 8. Ko dabū uzvarētājs? Bilderu zaudētāju. Selfie ar Lauru. Mēs jums dosim updates. Mums jau beidzās, gaitīja normāli. Mēs dabūjām balviņas tai bildītē, kas man ir lācis, un Laurai nav Laura Man ir lācis. žirafa. Lauva. Tā Lauva. Starp citu, update es sev apkaunoju starp 6 un 20 reizēm. Jā, mēs skaitījām, tā kā līdz cik reiz Laura pasaka kaut ko tādu. Es esmu sociāli neveikla. Varbūt. 3. Paldies, es Tā kā kaut ko pasaka, un tad viņa pasaka kaut ko vēl, lai tiktu ārā no tā, ko viņa tikko pateica, bet tas tā kā nepadara lietas. Man ir slikts paradums vienkārši turpināt, kad es saprotu, ka kaut kas iet slikti, vienkārši turpināt runāt. Bet nevajag. Trauki. Man nebija tā vienkārši smieklīga. Jā, šīs vlogs, es jau to filmēju pirms kādu labu laiciņu atpakaļ, kādu nedēļu atpakaļ, un jā, es nenofilmēju beigas šim video, un šis bija ļoti īs video, sorry, es vienkārši nofilmēju turpinājumu, tā kā, es domāju, ka likšu vienā video, bet tas būtu pārāk gaiši, tāpēc. Jebkurā gadījumā, paldies, ka skatījies, 3 lietas, par ko esmu pateicīga par meetupu, par to, ka man uzaicinājumu ļoti patīk šis projekts, par to, ka satiku pārējos YouTubers, jo es nebiju sen redzējusi. Ne Lauru, ne Katrīnu, ne Amandu. Un trešā lieta, ko esmu pateicīga. Es esmu to stāstījusi un pateicīga par to, ka uzrunāju patērētāju tiesības bišķiņ vairāk. Jā. Tadā!